Tā nejauc, ja tu esi no tā kluba, tad Bļaļ, Urlīgi, es tev tikko pateicu, bet noliek Latvijas okupāciju, tas ir pārkāpums. Da man ir pie kājas, ko tu tur domā. Bļaļ, tu pīžģi, es tev ir pie kājas, vai ne? Nu, man ir savs uzskats, tev ir savs, un ko tagad? Nu, tev ir savs uzskats, bļaļ, puļi to ir savu uzskatu, nepistos atpakaļ uz Krieviju, bļaļ, nu. Urlīgi, bļaļ, puļi to ir savu uzskatu, nepistos atpakaļ uz Krieviju. Rezultāts jau būs vienalga viens un tas pats. Tu tur nekā nemainīsi. Tu vienīgais pīsies uz Krieviju. Raudādams, un tas ir viss. Pīsies uz Krieviju, bļaļ. Nu, kāda starpība tev, kur es braukšu, kur es nebraukšu? Ne jau tev man aizrādīt. Nu, bļaļ, nu, starpība būs tāda, to, kad būtu vienkārši tāds pideras, kā tu vienkārši nemuldēsi. Nu, pagaidi. Priekš kā mums reizi jābrauc? Bišku jāpagaida. Nu, bļaļ, nu, ja tev kaut kas Latvijā nepatīk, nu, tak pīsies uz Krieviju, bļaļ, pīsies uz Urla, tu jebanīs, bļaļ, Krievu pideras, pīsies uz Krieviju, nu. Nu, priekš kā man jābrauc uz Krieviju? Nu, bļaļ, tev Krievijā patīk kaut kas, bļaļ, nu, tak pīsies uz turieni. Es pārliecināts, ka es tur esi bijis. Nu, bļaļ, man pohuj, bļaļ, tu reāli, bļaļ, tu sēdi tā kā tāds šakāls, bļaļ, un smilsti, bļaļ, par to Krieviju, bļaļ. Nu, ja tev Krievijā te kaut kas ļoti patīk, bļaļ, nu, pīsies uz Krieviju, bļaļ, kur problēma, bļaļ? Nu, apmaksāt ceļu aizbraukšu, bazara nav. Davai, bļaļ, ev, davai, bļaļ, es tev reāli apmaksāšu ceļu, bļaļ, vienīgi, bļaļ, tev jādod savu pase, bļaļ, un tad tu pīsies nahuj prom no šejienes. Un, protams, kā man tieši tev jādod? Jā. Nekādā ziņā. Valsts imigrācijas dienestam atdod šo te pasi savējo. Es gan jau, ka tur sarunāšu, bet es tev reāli samaksāšu ceļu uz Krieviju. Nekā tu nevarēsi sarunāt, tu tikai tev vari. Es samaksāšu reāli ceļu dzīvēs reāli nulle. Tā, nu tas ir. Jā, ja tu varētu kaut ko izdarīt, tad tu to izdarīsi. Tev sēdēt un šeit raudēt, tā kā skuķini kaut ko.